Ko es varu pateikt? Mēs izdarījām visu, ko treneris lika. Varbūt kaut kur paveicās, kaut kur nepaveicās, bet kopumā viss tika izdarīts pareizi, kā bija plānos. Līdz ar to rezultāts to atspoguļo. Ko teiks pats par savu sniegumu? Domāju, metienu un darbiņa netrūk šodien. Principā virslīgi ir priekš manis, principā es jūtos kā zivs jūrā. Līdz ar to nekāda problēma, nekāda pārsteiguma nebija. Spēles sākums pirmās 8 minūtes, diezgan liels spiediens uz mūsu vārtiem. Laikam bija svarīgi noturēt un neielaist. Jā, es saku, veiksmi nospēlē. Kaut kāds mans skills, tā teikt. Krišs ļoti pavilka 2-3 golus, točni izvilka. Respekts viņam, līdz ar to, principā, visi vilka ārā. Tā kā jā. Tieši gribēju prasīt, kā jūties sadarbībā ar komandas aizsargiem, cik pārliecināts, ka viņiem ir šobrīd? Jā, pagājuši gadu man bija kaut kādas nelielas šaubas, tagad es jūtu, ka mēs esam uz viena viļņa. Un es domāju, ka sezonā vēl vairāk būs saikne, līdz ar to spēlēsim vēl labāk. Kā tev pašam šķiet, cik svarīgi Kuršiem un Liepājas florbolam ir atgriežoties virslīgā iesākt reiz ar uzvaru? Principā, kā jebkurai citai komandai, vai tā ir bijusi virslīgā jau ilgus gadus vai tikko atnākusi, tas vienmēr ir patīkami. Līdz ar to, protams, mums tas ir divi tik patīkamāk. Pēdējais noslēdzošais, es jau to pieminēju, tribīnēs tavu mammu atbrauks no Liepājas, draudzene laikam no Rīgas piebrauks klāt un abas divas sēž un jūt tev līdzi. Tas droši vien savu pusiņu arī iedod līdzi, vai ne? Protams, mamma no Liepājas atbrauc, draudzene, protams, vienmēr atbalstīs mani, tā kā mīlu jūs. Paldies, Klaid, un tiekamies droši vien nākamajās spēlēs. Jā, protams.